Bez iztēles, jā. Bez iztēles, tā saucamā, es tikko runāju par X2 un viss tas non-fiction virzienā, kas ir varbūt diezgan maz attīstīts Latvijā, neņemot vērā, ka tā materiāli ir tik ārkārtīgi bagāts, kāds raksta Ķiģerī tajā stāstā metoda, ka visi frančīs kauž latvieši, tāpēc, ka viņiem ir tik daudz, ko stāstīt, kas nav bijis raksturot iepriekš. Aprakstīt iepriekš, jā. Atceries. Jā. Un es gribēju rakstīt, it kā stāstu bez fikcijām. Tā kā nepapildinot to ar savu fantāziju, ar savu iztēli, turoties tikai pie tā, kas ir atrasts, iztulkots, tā raksta kā tulkotājs, tas ir neizdomājot šos notikumus, bet tikai viņus iztulkojot, atšifrējot, tā. Piefiksējot. Tātad, kā mums vēl jāsaka paldies? Mums jāsaka paldies Sandai Rafai noteikti, žēl, ka viņa šodien tomēr nav, tad viņa ir gan grāmatas redaktore, gan arī viena no atslēgas personām, kura atrada to, ko Nikolā nebija atradis. Ko vēl mēs, kam vēl ir pateikt? Mēs, cik laiks, jo mums vēl ir ļoti daudz pavērsienu. Cilvēki tika uzskaitīti, ar vārdiem. Jā, es par Zanders redzēju, kaut kur bija. Raimondu Brietu pieminējām. Labi, pirms fragments, jo mēs nezinām, cik šobrīd pulkstens, lai to mēs lasīsim bišķi vēlāk. Tātad, lai visu vēl vairāk sarežģītu šo grāmatu, diezgan ātri, paldies, radās ideja, ka šī grāmata ir pelnījusi arī sev veltītas smaržas, aromātus. Tā kā mūsu Marika Rozenberga ir seko degunām, smaržu meitene, gudriniece, tad lai viņa pastāsta par šo savukārt. Tātad es domāju, ka cilvēki, kas kādu laiku seko Aminori izdevniecības darbībai, varbūt ir pamanījuši, ka mums ir vairākas grāmatas jau, kas ir veltītas smaržu pasaulē. Sākot jau ar ilustrēto grāmatiņu Bērniem dzejnieks un smarža, tad mums ir iznācis tāds enciklopēdisks izdevums Lielā smaržu grāmata, un tad vēl nelielas dejas krājumiņš, kur ir Čaks un Rainis un Adamsons, kas visi ir kādā brīdī sajutuši smaržu un ierakstījuši savā dzejā to. Un kādu laiku jau es biju mazliet tā kā apsērsta ar domu, ka vajadzētu uzveidot aromātu, kas ietver sevī vai papīru, vai grāmatas, vai tā kā grāmatnīcas, vai bibliotēkas aromātu. Un vispirms sākās ar to laikam, ka es iepazinos ar Artūru Petersonu, kurš ir jaunā latviešu zīmola Norteāna radītājs. Un tad mēs tā kā šo un to runājām un domājām, un tad, kad uzradās šī grāmata, man likās, ka tas ir ideāli piemērots gadījums izveidot šai grāmatai tādu satelītu projektu, proti grāmatas smaržu. Un notika viss process kāds 9 mēnešus, tāds interesants cipars. Un ļoti daudz modifikācijas mēs izsmaržojām un daudz, kas mums arī nelikās, un tad tā likās, tad nelikās, un tomēr beidzot tikai pirms nedēļas faktiski mēs nonācām pie tā galējā varianta. Un vispirms es droši vien pasniegšu mūsu komandai mazu grāmatiņu paraudziņu ar aromātu, kas saucas Liblium, kurš ir iznācis tātad zīmola Norteāna paspārnē. Artūrs ir apsolījis, ka pie mums Aminorī varēs varbūt kādā brīdī pēc kādas nedēļas vai 2 iegādāties arī nelielas pudelītes ar šo smaržu. Kamēr es izdalīšu te visiem šos mazos paraudziņus, ar ko lasīt kopā šo vai citas grāmatas, varbūt Artūrs arī var pastāstīt par savu pieredzi, jo viņš arī paspēja izlasīt šo grāmatu. Grāmatas salīdzinoši vēl pirms finanses, bet... Tur. Jā.
Principā, jā, šī smarža ietver to grāmatas kompozīciju sadalītu elementos. Tā nav grāmatas replika, bet vairāk kompozīcija, kuru sastāvā ir pinte, papīrs, gan tie ādas vārki, visa tā asociācija un gaisotne. Un tas viss rezultējās šajā smaržā. Paldies! Nu, ja gadījumā kāds vēl nav paspējis to aromātu pasmaržot un nav sajūtis jau, ka visu bibliotēku mazliet smaržo pēc vecām grāmatām, tad var to vēl paspēt izdarīt līdz 6 pie Aminorijas stenda. Bet jā, īstenībā tad, kad mēs par šo ideju sākām runāt, tad, protams, arī tas, ko Artūrs uzreiz atcerējās, bija skandalozais notikums ar kādu influenceri, jā, kas bija pagājuši vai kaut kad, kas tur teica, ka kurš gan grib iet uz to bibliotēku, kur smird pēc vecām grāmatām. Tagad mēs esam tātad radījuši šo smaržu, lai katra bibliotēka varētu smaržot pēc vecām grāmatām. Jo rezultātā tagad no tās smaržas nebūs glābiņa arī kaut ko sajietos.